No 5. līdz 7. jūnijam Daugavpils svin savu 751. dzimšanas dienu. Sakarā ar svētku pasākumiem pilsētā būs pastiprināta sabiedriskā transporta kustība, lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būtu ērtāk nokļūt līdz pasākumu un aktivitāšu norises vietām, kā arī tikt atpakaļ uz mājām. Pašvaldības uzņēmums Daugavpils satiksme informē, ka pilsētas svētku laikā tiks organizēti papildu autobusu un tramvaju reisi, īpaši vakara stundās pēc galvenajiem pasākumiem. Satiksmes intensitātes palielināšana palīdzēs nodrošināt ērtāku pārvietošanos starp pilsētas apkaimēm un apkalpot lielāku pasažieru plūsmu. Svētku dienās tiks palielināts tramvaju vagonu skaits, lai uzlabotu sabiedriskā transporta ietilpību. Atkarībā no diennakts laika maršrutos kursēs gan atsevišķi vagoni, gan sastāvi ar 2 savienotiem vagoniem. Vienlaikus pilsētas centra atsevišķos laikos iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, lai nodrošinātu pasākumu dalībnieku drošību un ērtu gājēju pārvietošanos. Tās var ietekmēt tramvaju kustību atsevišķos maršruta posmos. Daugavpils satiksme uzsver, ka papildu reisi tiek nodrošināti pasažieru ērtībām un aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus saulēcīgi plānot savus braucienus, kā arī sekot aktuālai informācijai par sabiedriskā transporta kustību uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv. Turklāt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir sarūpējusi dāvanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 6. un 7. jūnijā braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā visiem pasažieriem būs bez maksas. Uzņēmums Daugavpils satiksme novēl Daugavpilī izaugsmi un labklājību, bet tās iedzīvotājiem un viesiem lielisku noskaņojumu un iespēju pilnvērtīgi izbaudīt pilsētas svētku programmu.